Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji. Mani sauc Kāspars Pudniks, un jūs skatāties aktuālu interviju. Šodien ciemos publicists Lato Lapsa. Sveiks! Paldies, ka atradi laiku atnākt savā noslogotajā grafikā. Zinu, ka ir ļoti piesātināts tev šīs gada nogale. Man ir beigušies sabiedriskie darbi par to, ka es, kā zināms, kā tur bija Asiņēno padomju okupācijas varas tiesnese, kaismīgo komunistu Romualdu Vonsoviču nosauc par okupācijas varas kolaborantu. Šo sabiedriskos darbus esmu beidzis, tā ka brīvā laika man ir vairāk. Šis varētu kļūt par tādu Ziemassvētku dzejolīti, ko varētu mācīt, ne? Īstenībā. Kaut kādas atskaņas vajadzētu tad droši vien sadomāt, bet... Lai dzējnieki domā? Nu jā, tur ērglis, mērglis vai tur komunists un kaut kā... Oi, nē, tur tālāk nevajag. Sāksim uzreiz ar aktuālu tēmu, kas sabiedrībā, protams, virmo. Daļa sabiedrības pirms... jau sanāk, kādu laiku apakaļ, pat nezinu, mēnesi vai divus, bet nepagāja nekas ilgi, kad nāca biedrība bez partijām. Es varu pateikt, precīzi 2 mēneši, 18. oktobrī. Šitā? Jā. Tātad 2 mēneši. Ar paziņojumu, ka ir beidzot nāk no tautas spēks, kas glābs visu sistēmu. Mažoritāra vēlēšana sistēma, mainīsim, darīsim, būs. Un 89 vai cik tie procenti par mums vēlēšanās nobalsos. Bija tādas ambīcijas, bija tādi uzsaukumi. Bija uzaicinājums televīziju, bija, kas notiek Latvijā, kur šī biedrība un šie kungi atnāca un pauda savu redzējumu un atteicās komunicēt ar citiem. Tāds bija noteikums raidījuma vadītājiem. Atceries, jā. Viņi teica, ka mēs sākumā izstāstīsim, ko mēs gribam, un tikai tad mēs būsim gatavi diskutēt un atbildēt uz kādiem citiem jautājumiem. 2 mēneši paiet, biedrība ir beigusies. Tā jau gluži nav. Vienkārši viens princeses zirņi ir paziņojis, ka zirnis ir pārāk liels un viņam tur iespiedies kaut kur pēcpusē un viņš tā nevar dzīvot. Biedrība jau tur tie pārējie cilvēki saprot, un cik var saprast no publiskiem paziņojumiem, kasa pakaus un domā, ko varbūt labāk, ka šitas ir no ratiem ārā. Bet pirmais no biedrības izstājās viens cits biedrs. Harmanis šobrīd ir otrais, kurš izstājās. Es pat nezinu, cik tur tajā biedrībā kaut kas formāli bija. Tur kaut kādi ļaudis vibrēja apkārt. Tas konkrētais ļoti konservatīvais kungs, kurš ir slavens ar to, ka viņš diezgan drīz izstājas no pilnīgi visurienes. Ir tādi kungi. Nezinu, vai tas ir baigais rādītājs. Kādēļ tāds lēmums, tavuprāt? Jūs domājat Hermanim? Jā. Bet... Paldies, jā. Ko jūs gribat? Es saprotu, ko jūs gribat? Cilvēks, kurš ir pieradis pie... viņš droši vien mājās pačurāt nevar bez ovācijām. Tad viņam tur kaut kā 3 pilis paliek biksēs un ir neapmierinātības uz visu dienu un klusa sajūta, ka kāds pie tā noteikti ir vainīgs. Ko jūs gribat, ka šāds cilvēks spēs kaut ko izdarīt, ka viņš spēs primitīvi vienkārši turēt vārdu, ka viņa sacītēm var ticēt? Tas taču nav par šo cilvēku. Man liekas, kaut kad publiski esmu teicis, viņš ir tāds divkosīgs padomi laika produkts, kurš ir sekmīgi atradis savu vietu postpadomi telpā, bet tad, kad viņš sāk piemērīt zābakus vai kurpes, kas viņam ir 20 izmērs par lielām, viņš neizbēgami izstās pēc klauna un tur neko nevar darīt. Vai varētu būt kāds sakars ar Jaunā Rīgas teātra būvniecības jautājumiem, kur ir tādas nesmukumi, maigi sakot, un
Viņu varbūt piespiediet, un tad pateica, ja tu darīsi tā. Vai kādam nesanāca šis gājiens ar šo biedrību, redzot, ka nav sabiedrības atbalsts? Es neredzu. Ne viņš to teātri būvēja, ne viņš viņu pasūtīja. Viņš bija tikai tas, kas nelabi brēca. Bet viņš vienmēr brēca, kad nebija naudas, vai kad nedeva naudu, vai kad kavēja. Jā, tas ir tāds, tā mums šādi cilvēki ir ļoti, ļoti daudz Latvijā. Tas nav nekāds unikums. Es neredzu nekādu saistību. Pat, ja tas taču ir patiesībā pat tikai labi, ka pie gļēva divkosīga cilvēka atnāk kaut kādu tur papurina, brīdinoši papurina pirkstu, un viņš ievelk tur oliņas sačervelējas, tur ielien kaistarpē, un cilvēks tur dodās tur, kur viņam īstā vieta radīt. Gaismā virmā vēl šāda doma par to, ka lai nerastos kāds jauns spēks vai attiecīgi netraucētu vai neatņem balss nākošajās vēlēšanās citām partijām, kuras joprojām grib notulēties pie siles. Šis variants tika izspēlēts, lai sabiedrībā parādītu, ka neceriet, nekas jums nesanāks, jo redziet, kādi visi tie ir. Labāk par mums. Mēs esam ilgi, stabili. Nevar noliekt, ka zināma taisnība ir, jo, ja mēs paskatāmies, ko jūs izvēlētos labāk? Cinisku, nekaunīgu Zagli vai šitādu te pūt un palēdu Hermani. Jo ciniskais, nekaunīgais Zaglis, paskatieties uz visu vienotību, visiem progresīviem, tur viņi visi ir. Viņi ir ieinteresēti valsts ilgtspējā un stabilitātē tādā ziņā, lai viņiem būtu ko zakt arī rīt, parīt un aizparīt. Hermanis no rīta izies uz ielas, kā tur augsta valsts amatpersona vai kaut kas tāds. Viņam balodis uztaisīs uz plikā paura vai kaut kas tam līdzīgs globāli iznīcinošs notiks un viss. Un viņš saka, jūs visi esat riebīgi, es eju prom, stājos klosterī uz nedēļu. Pēc tam es kaut ko, pēc tam vairs ne, pēc tam es atkal gribēšu, bet tā jau arī gluži nevar. Jā, izvēle varētu cilvēkam būt diezgan paredzama Latvijā. Es tev pilnīgi piekrītu. Šobrīd pēc pēdējiem Latvijas televīzijas pasūtītajiem SKDS datiem rāda, ka jaunā vienotība progresīvie un joprojām notur to virzienu un neizskatās, ka kaut kas varētu tur baigi mainīties, bet bija nepatīk, ka progresīvie audzē klāt spēku. Ja Latvijas. Tur mēs varam pilnīgi piekrist atkal Hermaņa kungam, ja Latvijas tauta grib, lai ja Latvijas tautai vienreiz ar komunistiem nepietika, viņi atkal to pašu grib, tad viņi ir bezcerīgi diezgan. Labi, tad lai atnāk tie komunisti, lai visu, ja kāds vēl nezina, kāds ir aizmirsis, kāds dzīvo ilūzijās, ka viss, ko komunisti spēj, tas ir atņemt to, ko citi ir sastrādājuši un sadalīt. Un aprīt un iznīcināt, un tad ķerties pie konfiskācijām vispārējā. Ja latviešu tautai kaut kā laikus nepieliks, tad labi, tad tā. Vajag būt, es jau esmu, man liekas, arī šeit esmu to teicis, vajag kļūt vēl daudz sliktāk, lai sāktu kļūt labāk. Bez katastrofas nekas nebūs. Un tādā ziņā progresīvie tas ir ļoti labi, jo viņi šo katastrofu panāks daudz ātrāk. Neapšaubāmi. Viņiem tā nespēja kaut ko radīt un fantastiskā spēja mēģināt visu atņemt un sadalīt un aprīt. Viņiem ir 3 pakāpes lielāka par vienotību. Tas arī ir fakts. Vienotībā tur ir cilvēki pietiekami dažādi. Viņi kaut kā spēja darīt, spēja kaut ko izdarīt, kaut ko klasiskais vienotības tādas radīšanas piemērs ir Stradiņas, viss, kas notiek Stradiņas slimnīcā. Viss notiek, Latvijas sakot, čerežu šopu, notiek ar 10 gadu novēlošanos, tiek iztērēts, 10 reizes vairāk naudas nekā varētu. Puse no tās naudas tiek nozagta, otra puse tiek vienkārši pazaudēta. Bet beigās viņi kaut ko tur uzbūvēja, tādu, ka tur pagrabi pelē un tur viss ir slikti, bet kaut kas tur beigās parādās pēc visa manis aprakstītā. Progresīvie pat to nevarēs. Pat ne to.
Viņi spēs to pirmo daļu naudu apgūt. Ne, viņi nespēs ne to Eiropas naudu paņemt. Viņa visa tiks paķēzīta, nodokļu maksātāja nauda tiks izpļakarēta, izrīta un tā tālāk, un beigās nebūs pat to sapelēšo pagrabu, nebūs vispār nekā. Būs pagājušā gadsimta, kura tur sākuma būves. Kurām apkārt būs salikti stabiņi un betona kastēs nokautuši krūmi. Gājēji pārējais visur. Jā, tie skatītāji, kuriem ir tikpat laba iztēle kā man, noteikti bauda šo Lato lapsas runu, jo to vajag vēl pieklusināt šeit mazliet, lai jā, tas ir ļoti skaisti. Es jau cenšos būt tā ļoti mērens. Es zinu. Lato, pastāst, lūdzu, ir skatītāji, kas mazliet maldās priedē un neslēpsim, ka tā paudze, kas esmu es, vēl mazliet kaut ko atcerās no tā laika, kas bija pirms 91. gada. Ka saldēm varēja nopirkt kvasa mucas un maizi un radziņu, un nezinu. Jā, par ģimenēm un stāstu galdiņiem. Jā, un kaut ko dzirdēt un redzēt televīzijā arī no barikāžu laika un to baiļu sajūtu no vecākiem, kad māma sēž mājās un tēva un krustāvi ir Rīgā. Un ir vēl jaunāk par mani, kas neatcerās neko tādu un kas nav izjutuši to sajūtu, ko es esmu bērnībā piedzīvojis. Komunisti, kolaboracionisti, bet varētu viņiem pastāstīt, jo man šķiet, ka ir tāda lieta, kad taka vārds komunists, automātiski it sevišķi jaunā paudze domā, ka tas ir krievu tautības vai viss, kas saistīts ar to. Komunists var būt latvietis, čigāns, polis, vai ne? Te ir tā lieta, kas saka komunists. Cik mums daudz ir Latvijā? Ne krievu vai kādu pēcteču komunistu no mūsu pašu vidas, kā tu domā? Un to pašu kolaboracionistu. Kā tu to domā cilvēku, kam ir kaut kāda vēsturiska saite, vai kuri ir vienkārši komunisti pēc pārliecības? Tas ir vēl interesantāk. Kas ir komunists pēc pārliecības? Pastieties uz visu progresīvo sarkano šļuru. Tur viņi visi ir cits par citu labāk. Pastieties uz visiem, kas tur lien televīzijās tā tālāk. Švājevi, Agneses Lāces, Švinkas, Brīškani. Viņi pārstāv dažādas sarkanuma pakāpes un dažādas marksisma novirziens, ja tā var teikt, bet viņus visus vieno dažas kopīgas īpašības. Viņi ienīst līdz sirdziļumiem visu nacionālo, latvisko, valstisko. Viņi ienīst jebkādas cilvēku personiskās brīvības, un sirdziļumos viņi arī ienīst jebkādu personisko īpašumu un cilvēka tiesības ar savu mantu, savu naudu, savu īpašumu darīt to, ko cilvēks grib. Viņi vēlas visu kontrolēt, viņi vēlas visu ierobežot, viņi vēlas sodīt visu, kas vien ir iespējams, un dodiet viņiem vaļu, un pēc 20 gadiem privāti īpašums būs atļauts tik daudz, cik privātais katls un privātā panna un privātās apakšbikses. Būs, jau tagad mums ir viena prauda un viena vremja, jā. Tā kā, ja kāds domā, ka padomu laiki ir aizgājuši kaut kur pilnīgi uz neatgriešanos, nē, viņi ir ļoti tuvu. Mierinājums varbūt tas, ka ne tikai mums, bet visai Eiropai, bet vājš mierinājums. Bet labi, varbūt nebūs tik slikti, varbūt uz to laiku te būs savairojušies arābi, indieši, pakistānieši tā tālāk, kuriem savukārt ir pilnīgi cita dzīves ziņa un viņi varētu būt diezgan ciets rieksts šitiem te mūsu briškaniem un šuvājeviem. Jā, atliks laiks mazliet arī par šo tēmu, gribētu mazliet parunāt, bet
šobrīd virzīsimies tālāk. Zini, kur virzīsimies tālāk? Tu biji neilgi pirms, jau sanāk, šī brīnišķīgā notikuma Doma laukumā, kad tika sapulcināti, kā viņi paši saka, 10 000 cilvēki, kiskis kaunieši. Viena no redzamākajiem, attiecīgi, Beāta Jonīta, kur pēc tam vēlāk parādīsies dažādos raidījumos, kongresos un intervējot NATO visādus tur sekretārus. Kādu lomu viņa šobrīd spēlē, kur viņu tā kā grib bīdīt iekšā? Viņa ir vienotībā. Konkrēti to noķellēto leli? Jā. Viņa it kā ir vienotībā, bet tomēr tās idejas un tas vispārējais, tas vairāk ir progresīvo. Es domāju, viņa ir paredzēta kāda loma, noteikti ir. Nevienkārši viņa tāpatās tur. Es godīgi sakot, baigi nesakoju. Es esmu redzējis tādus... Šī nav pirmā šāda veida, vulgārā, skaļā, pietiekami aprobežotā, noķellētā persona, šajā gadījumā sieviešu dzimumu, bet tas noteicošais, kas šādā veidā ir viskur bīdīta. Tāda pēctecību Kariņš, Siliņa, Jonīti. Atceraties, bija tāda, kā viņa sauca, Selma Leverence? Selma Leverence, jā. Saimnes deputāts šobrīd jā. Viņam bija tāda pati bļaustīga Jonīta, vai Jonīta ir viņas klons, vai otrādāk. Es nezinu, vai jūs kaut ko dzirdējat, kāds ir dzirdējis pēdējā laikā par tādu Leverenci. Selma Leverence Stambulas konvencijas otrajā lasījumā, protams, uzstājās un pauda dažus viedokļus, bet viņi nebļaustījās. Varbūt, bet viņi bija ļoti pieklusināti. Tas ir, vai tāds dzīves, es pieņemu, ka tas ir kaut kāds, tāds dzīves likums, ka šī sugas pārstāves ik pa brītiņam ir jānomaina, jo viņas ļoti strauji novalkājas un publikai pieriebjas. Leverence pieriebās, nav vairs Leverences uz žurnāla Irsa Vāka. Tagad tur ir kaut kāda cita noķellēta persona, tikpat skaļa, tikpat bļaustīga, tikpat pastulba, kā savulaik bija Leverence. Pēc pusgada arī tad Jonīta būs novalkāta un uz kaut kas cits vietā. Zārks nevar palikt tukšā un gan jau kaut kādu, kā ir klauns sieviešu dzimtē, klaunese, klauniene, kaut kas tur tāds. Klauniņa. Tā kā, paskatieties jebkur, Eiropā, piemēram, uz, tādas kreisi noskaņotas, bļaustīgas jaunas sievietes ir parasta lieta, no 1001 kaut kur izsitās tālāk un augstāk, vai tāpēc, ka viņai kaut kas galvā ir, vai tāpēc, ka sakodiens ir labs, vai tāpēc, ka viņi īpaši labi māk spēlēt tādus fleitu, vai vēl kaut kādu iemeslu pēc. Pārējās 999 nonāk tādā vai citāda veida renstelē. Kur nonāks tur blowjob Jonīta, es nezinu. Ievads ļoti labs. Un tagad es mazliet attīstīšu šo tēmu tālāk. Doma laukumā sanākušie cilvēki, tā vismaz dzirdējās, ka bija naudas, kas tika maksāta dažādiem jauniešu organizāciju vadītājiem par to, lai viņi pulcētu cilvēkus tur. Tas ir tāds viens. Bet kurš ir galvenais ieguvējs, tavuprāt, uz nākušajām Saeimas vēlēšanām no šī teātra, kas tika izspēlēts? Zaļie zemnieki nobalsoja par izstāšanos, par Stambulas konvencijas denoncēšanu otrajā galīgā lasījumā. Prezidents nesaprata īsti, ko viņam tagad darīt. Viņam visi varianti īsti nedara. Prezidentam ir tikai viena interese, kas ir nākamās prezidenta vēlēšanas. Jā, to mēs arī ļoti labi zinām. Jā. Tika atgriezts otrreizējā caurlūkošanai, bet
nobalsots, ka to darīs nākošais Saeimas sasaukums. Varēja droši pēc aiznākošo. Jā, tā, lai pavisam droši. Tu uzskati, ka nākošā sasaukuma laikā šis jautājums tā arī paliks? Un īsti kā juridiski sanāk, viņš ir nobalsots Saeimā otrajā galīgā lasījumā, tātad denoncēts. Bet viņš nav izsludināts. Tātad spēkā esošs. Es pat nezinu, kā tas sanāk, bet... Viņš ir karājās gaisā kaut kā. Vai... Sakot, vienīgais, ko šajā sakarā varu teikt, kaut cik kompetenti, ka tātad to Stambulas konvenciju ratificēja un par viņu nekavējoties visi aizmirsa. Jā, nāk šodien. Pilnīgi. Es ļoti labi atceros. Mēs joprojām būtu par viņu aizmirsuši, ja viņa nebūtu izvilkt ārā. Un visa vardarbība turpinātos ģimenēs un tur visādiem tur pret jonītēm un visādiem citādiem kustoņiem. Un viss tieši tāpat turpinātos. Bet labi, tagad denoncēja, atdenoncēja atpakaļ. Atkal viss aizmirsīs tūlīt. Kurš ir galvenais ieguvējs no partijām? Šis jautājums, kurām ir visizdevīgākais? Tas baigi būtiski. Līdz vēlēšanām tam tāpatās viss tā. Jau tagad visi to cirku ir aizmirsuši un viss, kas izējām uz ielas, paprasām, ko jūs par to atceraties. Viņi droši vien atcerēsies to stulbo žogvāveru, kas tur bļāva kis kauns. Tas tā forši. Viens ir žogvāveru, bet viņi izvilka ārā attiecīgi Daini Ivānu. Dainis Ivāns tomēr lielai daļai sabiedrības, kas ir stipri gados, emocionāli ir simbols. Daudziem jau joprojām ir saglabājies tāds. Jā, vecmāmiņiem paprasīs, tas taču, jā. Jo tā viņa šķautne, kādēļ viņa izvilka ārā, tas bija mazliet cits, tas nebija domāts uz jauniešiem progresīviem vai kaut ko tādu. Jā, ko varēja to, protams, ka organizētāji gribētu gan Vīķi Freibergu, gan tur visādus Raimondu Paulu un tā tālāk, bet kuru vecu prostitūtu var dabūt, to var dabūt. Pieklājīgus cilvēkus nevar dabūt. Mēs tur neredzējām vairu Vīķi Freibergu, vai ne? Mēs tur nevienu neredzējām. Visu, ko mēs dabūjām no vairas Vīķis Freibergs, tur kaut kas viņas vārdā, tur kaut ko Twitterī laikam ierakstīts, kas atceros. Bet, labi. Bet uz tribīnas dabūju vienu vecu dīvānu. Izvilka, noslaucīja putekļus, nolika, paplikšķināja pa plecu un palaida atpakaļ. Pirms mēneša šķiet tāda replika mazliet vienkārši par iestarpinājums būtu precīzāk. Bija video no Lato Lapses, ir tāds populārs publicists, grāmatu autors, kurš pastāstīja, ka eksprezidente vai prezidente Vīķa Freiberga savu vīru ir atdus pansijotā. Paies laiks, tagad pastaigājot pa preses izdevumu žurnāliem dažādiem, to jau tagad ir izvilkuši un tā kā dzelteno presi tiražē. Ir, jā. Jā. Tagad tikai tas ir parādījies. Kamēr pielēcis, kamēr kas, nekas, tas ir traki, vispār vecums tas ir, cik es zinu, ir diezgan traki un vecums, kas atnāk ar visādām papildu skaitēm, ir pavisam traki, un man ļoti žēl gan Vīķis Freibergas, gan viņas dzīves biedrā, kurš cik es saprotu, bija baigi jaukais cilvēks. Laikam, daļēji vēl ir baigi jaukais cilvēks, bet tad rītē runa par kaut kādu liekulību un tā tālāk. Ja tev ir tur fantastiska prezidenta pensija un tev tur ir milzīgi apartamenti un tu vari tur nodrošināt tur cilvēkam, ar ko tu esi solījusies būt priekos bēdās un vēl visādās tur lietās, viņam it kā varētu nodrošināt visu, tur māju atmosfērā un tā tālāk. Ja tā ir taisnība, ka viņš ir aizskapēts vanziņu, kur tā ir bēdīgi, šajā Ziemassvētku laikā vēl bēdīgāk. Es ceru, ka visiem viss būs labi. Par Ziemassvētku laiku vēl parunāsim. Mums beig daudz par ko jāparunā. Jā, mums ir ļoti daudz. Tie jautājumi ir un skatītāji raksta, un tādēļ ir jāstāsta. Tevi jau panorāmā katru vakaru nerāda, saproti? Nē. tur kaut kā tev vajag neaicina. Nezinu, jā. Jā. Kaut ko es dzīvē esmu sasniedzis. Jā. Tas ir patīkami.
Pilsonības piešķiršana. Jā. Nu jau viens skaļš gadījums, kurš tika piešķirts kādam Sīrijas šķiet vai kādam, jā. Redzējām, TikTokā bija jaunieši dažādās platformās, tādi 18, 20 gadi, kas bija sašūmējušies, ko mēs darām, mums ir kauns, ka piešķir pilsonību, valodu nezinu. Paies brītiņš. Kaut ko tur bubināt, tad bija mācījies. Jā, viņam ir ģimene. Viņam ir latviešu sieva, laikam. Nu labi, sīrietim. Paiet brītiņš, akal. Smuki divas pilsonības. Jā. Tu par tām esi stāstījis, bet, protams, ne visi ir dzirdējuši. Jā. Kam par īpašiem nopelniem ir piešķirts un kas tie īpašie nopelni tādi ir? Par kuriem var dabūt Latvijā pilsonību? Nu labi, tā tad mums ir... Ja pavisam īsi mums ir tātad patējies Saeimas lēmums, tātad ar Saeimas deputātu vairākumu visu mangānu koalīciju, kā jau pienākās, tātad nobalsoja kā Latvijas Republikas pilsonība par īpašiem nopelniem. Par īpašiem nopelniem. Nevis, ka tu tur vienkārši kaut ko, bet par īpašiem nopelniem. Tas nozīmē, ka Latvijas pilsonība var iegūt naturalizācijas kārtībā. Tu tur izpildi tādas nosacījumus, tādas iemācies latviešu valodu, noliec eksāmenu, kad tu tur zini vēsturi un tā tālāk, tad tu tur saki, ka es tur Latvijas Republikai tur līdz mūža galam un visādos veidos, un ko tikai pasauciet. Tad ir īpaši cilvēki, kuriem piešķir par īpašiem nopelniem. Viens šis cilvēks tā tad ir persona uzvārdā Manskis, kas ir uz šejien atmucis no Krievijas 2014. gadā. Šim cilvēkam ir uzmanību gan Izraēlas, gan Krievijas pilsonība. 2 pilsonības viņam jau ir. Bet viņam ir sagribējies vēl 3. pilsonību. Nu tā, varbūt viņš kolekcionē vai kas. Latviski viņš, varētu domāt, ka viņš ir tā kā viņš ļoti mīl Latviju un ļoti tā viņš mācījies latviešu valodu. Tur nesūda, viņš latviski nemāk, viņš tur kaut ko būv un bē var. Var sakot, viņš ir klāji demonstrējis, ka viņš Latvijai valsts valodai uzspļauj. Viņam kaut kādu aborigēnu suņu valodu neinteresē. Viņam ir svarīgākas lietas, ko darāmas. Viņš ir pirms daudziem gadiem pateicis kaut ko sliktu par Putinu. Viņš skaitās Putina pretinieks. Būt Putina pretiniekam, tā tad ir īpašie nopelni Latvijas labā, par to iedot pilsonību. Un otrs cilvēks ir ukraiņu daļslidotājs, kurus raksts tagad saka, kā Fedirs, vai tas Fedirs patiesībā nav Fjodors, kas to lai zina, bet, Dievs ar viņu, ja viņš tā grib būt Fedirs, tad viņš ir Fedirs, latviski tas skan jauki, nevar noliegt. Lūk, un tā tad 2022. gadā, kad bija tādi ukraiņi, kas stājās rindā pie iesaukšanas centriem, lai brīvprātīgi pieteiktos armijā un dotos cīnīties ar iebrucēju, Krievu armiju. Fedirs tātad muka prom no Ukrainas. Viņš atmuka uz šejieni, viņš daļslidoja. Par to, ka viņš daļslidošana arī skaitās īpaši nopelni Latvijas labā. Arī par to iedod pilsonību. Cik es saprotu, Fedirsam nav laika mācīties latviešu valodu, jo viņš daļslido. Slidojot runāt nevajag? Jā, tur vajag tikai partneri. Es nezinu, labi. Var arī bez partneri? Visādi var, jā. Un, tā tad Fedirsam ir Gļēvajam Fedirsam, kurš negribēja aizstāvēt tēvzemi nekādā veidā, kurš ievilka asti kājstarpē un aizmuka prom, iedod Latvijas pilsonību par īpašiem nopelniem. Viņam tagad ir 2 pilsonības. Ukrainas, no kuras viņš aizmuka, un Latvijas, no kuras viņš gan jau, kad vajadzēs aizmuks ar no Latvijas. Ar vārdu sakot, pavisam īsi un vienkārši bija tāds valsts prezidents Egils Levits, kurš slavens ar to, ka viņš absolūti un pilnīgi degradēja un diskreditēja 3 zvaigžņu ordeni. Viņam šķita, ka vajag sadot visādiem propagandoniem, lai viņi labāk dziedātu slavas dziesmas viņam un
kam tur pienākās, tad sadeva visādām tur spriņģiem un šņorēm un tamsāniem. Domburs ar dabūju. Tamsāniem, Domburs. Bet domāju, vai ņemt vai neņemt. Tā bija tāda tik traģikomiska divkosības situācija, ka es tā kā neņemšu. Jā, bija tāds. Viņa droši vien, ka viņa ar Hermani kaut kādā ziņā radinieki. Tur kaut kas ļoti līdzīgs. Lūk, un tad Levits sekmīgi pārvērta 3 zvaigžņu ordeni par tādu 5 kapeiku zvārguli, kur piekarināt goviju vienā galā vai otrā. Tas, kas notiek Latvijas pilsonība, ir tieši tāda pati degradācija un diskreditācija. Vēl trakāka patiesībā, jo Latvijas ordenis ir bembaks, nekas tas nav neko. Tas Latvijas pilsonība ir lieta, kas cilvēkiem vai pienākas tāpēc, ka viņu senči ir šo valsti būvējuši un cēluši, un šeit ir dzīvuši, miruši un tā tālāk. Vai arī par kaut kādiem tiešām cilvēks, kā tam vajadzētu būt, ir ārkārtīgi lojāls, ir ielicis milzu pūles, lai par šo, nav baigi viegli kļūt par Latvijas pilsonu naturalizācijas kārtībā. Bet to var izdarīt. Viņš ir cilvēks ielicis milzīgas pūles, viņš ir motivēts, viņš parāda, es ļoti gribu būt Latvijas pilsonis, tāpēc es mācos sasodīto valodu, mācos sasodīto vēsturi, tur vēl zvēru un tā tālāk. Izrādās, to visu nevajag. Jums vajag atrast politiskos cukurtētukus, jūs esat Izraels un Krievijas pilsonis, es gribu vēl vienu. Lūdzu, pažāluista daiķe. Viņam saka, pažāluista beri. Man jau šķiet arī Nacionāla apvienība, vismaz Sīrijas jau pilsoņa jautājumā arī bija nevienprātīgi un bija deputāti, kas balsoja par, lai gan bija tie, kas teica, tā kā vajadzētu tomēr tā valodu zināt. Bet arī tāda spēle politiski, kādēļ tas tiek darīts? Kas tas pilsonības piešķiršana, kādēļ arī tas presē tik ļoti tiek rādīts? Ko nozīmē tiek rādīts? Neviens jau tur par sīrieti neviens pasaulē nezinātu, ja tas nesāktos no cilvēkiem, kam ir sava pilsoniskā stāja un interese, un tās taču nebija nekādas sabiedriskie mēdī, kas to pasniedz. Arī par to pašu Manski tie nebija sabiedriskie mēdī, kas to sāka. Un neskatoties uz to, tas nonāk publiski, un es tā, kā lai to pasaka, vēl gadu vai 2 gadus atpakaļ Krievijas pilsoņiem Latvijā obligātā kārtā bija jākārto valsts eksāmens, lai... Tie bija nepareizie pilsoņi, šitas ir pareizais. Lūk, un tas ir tāds arī viņiem. Es vienkārši no tā skatu, kā viņu šo skatās. Un vai tas nav tāds arī mēģinājums, tu saki, komunisms tuvojās, ja? Vai nekur viņš nav aizgājis. Vēl vairāk šķelt, pa to daļu vēl sašķelt kaut kā. Loģiski. Kā tur bija ministra kabinetā uz sienas rakstīts, viena taisnība, viens liekums visiem, ja? Ir rakstīts, uz žoga arī viss, kas ir rakstīts bieži vien. Tam, kas uz žoga rakstīts, var vairāk ticēt. Bet, kas attiecas Nacionālo apvienību, par ko jautājums? Ja jautājums, kam noderēja visa jēzga ap Stambulas konvenciju, tā tagadējā jēzga, tad jēzga pilnīgi viennozīmīgi noderēja tāpēc, lai visiem Nacionālās apvienības atlikušiem vēlētājiem parādītu, ka šī te organizācija, kas sauc par Nacionālo apvienību, patiesībā ir absolūta gļēvu, bezprincipu, sautīgu, cinisku, nelietīgu, melīgu cilvēku kopa, par kuru nākamajās vēlēšanās var nobalsot tikai absolūts idiots un mazohists. Mazohists, ja kāds nezina, ir tas, kurš iedzen sev kāju, sev naglu kājām, par to pats gūst baudu. Pirms diviem? Ne, vairāk laikam šķiet. Apmēram gadu atpakaļ, parādīsies ziņa, ka Lato Lapsam ir nācis piedāvājums izdot grāmatu angļu valodā.
toreiz to visi tā kaut kā baigi nopietni neuztvēra. Tāds tā kā blefs mazliet, varbūt kāds šovs, marketing gājiens. Tad būs janvārī, atceries, ja? Šī gada janvārs tas bija. Aizturēšana, kratīšana, viss tas bija. Un tu skaties, te pirms pāris mēnešiem tā grāmata nonāk tirdzniecībā angļu valodā, un pavisam nesen pirms nedēļas tu šķiet arī uzrunāji potenciālos lasītājs angļu valodā. Jā, Kā iet ar grāmatas tirdzniecību? Ir kāds atsauksmes, varbūt jau Interpols brauc uz Latviju, nav vēl kaut kādas tādas vēsmas? Interese kāda ir, cik liela par grāmatu? Tā tad ir tas, kas būtiski izdevēji iedēja man 1000 eksemplārus grāmatas un teica, ka mēs visu nevaram, dari to ar viņiem. Šeit tev 1000 eksemplāru nav, to mēs vienkārši tā publicitātei vajadzētu viņus izsūtīt. Var sakot, tagad grāmata, ja reiz man ir tāda iespēja, man pat, tur pilnīgi no gaisa nokrīt šitāds labums. Pašlaik ir 720 grāmatas eksemplāri izsūtīti Eiroparlamenta deputātiem, tur visādām preses brīvības organizācijām pa visu Eiropu, visādiem angliski runājošiem, rakstošiem mēdījiem un tā tālāk. Tā, ka tur pamazām kaut kāda publicitāte sāk notikt, tas nav ātrs process. Bet viss notiek, viss iet uz priekšu ļoti jauki un varbūt ne visiem ļoti jauki, bet tā. Elektroniskā grāmata ir visos Amazon, Kindlos un kur tur vēl ne. Es saprotu, tur kā jau 21. gadsimtā elektroniskā grāmatā viņai klājas tīri labi. Un tagad, kad visi šie priekšdarbi publicitātes ir veikti, tad tagad viņi laidīs arī rietumu šur un tur lielajos grāmatu tirdzniecības tīklos. Tad redzēsim, kā tas viss līdz šim tā tikai tāda priekšdarbi. Tā ir pirmā grāmata angļu valodā, kas sanāk, ir izdot, jā. Tad jau padomā, iespējams, ir kāda cita. Tev ir diezgan daudz labas ceļojuma grāmatas, kuras varētu iespējams potenciāli, ja būs tāda interese arī. Es kaut kad par to savulaik domāju, bet visu laiku kaut kas cits jādara tā. Latvijā ir atslābti grūti, tas gan jā. Mēģināt. Bet visādas labas domas ir tā, ka redzēsim. Tiksim galā ar Strelnieku grāmatas projektu un tad pieķersimies kaut kam mazākam. Šis gads paliks noteikti atmiņā arī ar Kariņu lidojumu lietu, ar Juru Stukānu, ar tavu grāmatu, kur tu uzrakstīji par grāmatas nosaukumu precīzi. Kāds ir? Kas ir Stukāns? Ģenerāla prokurors bijušais Juris. Bet redzi, nav vairs tādas Stukāna. Nav. Labi, tavu pozīciju sapratu. Ir jēga cīnīties ar tiem, kas ir kaut kas. Jā, es saprotu, kas ir par tevi tur, nezinu, visi neskaitāmas reizes lielākiem resursiem un tā tālāk. Kas ir Stukāns? Stukāns ir pensionārs, kurš nekad nebūs nekas. Viņš nevar atgriezties tiesu sistēmā. Viņš dzīvos ar savu izdienas pensiju uz Latvijas nodokļu maksātāja rēķina. Viņam nav ģimenes, viņam nav bērnu. Žēl. Bet kāda jēga mums runāt par kaut kādu Stukānu? Nav tāda Stukāna. Es vienkārši vēlējos tev izteikt komplimentu par to, ka lielā mērā darbs no tavas puses ieguldīts bija ļoti liels. Lai tas tā būtu. To es gribēju pateikt. Man kādreiz, kad es biju maziņš, man ļoti patika tur skatīties uz skalpiem pie sienas. Tagad var, labi, tur ir visādi Leviti un Stukāni un Belēviči un kas tik tur viss nav, bet tas, kas ir bijis, tas ir pagājis. Attiecīgi, tu fokusē uzmanību uz to, kas ir jādara un kas ir svarīgi. Un, ja tas nav, tad mēs enerģiju vairs tur neturam, virzamies tālāk. Mēs dzīvojam tik briesmīgā situācijā valstī, kurā mēs tagad dzīvojam. Tas, kas ir bijis, kaut kāda pagātnes nopelna ir.
Par briesmīgo situāciju mums katru dienu Latvijas sabiedriskie mediji, dažādi reģionālas avīzes, radiostacijas, pēc tam komerciālās stacijas. Es jau biju tā mazliet braucot mašīnā, nesapratu, kas tas tāds vispār tagad ir. Jā, par to, kāds budžets jauks pieņems. It sevišķi tas teikums, kur no nākošā gada par 12% samazinās PVN pārtiks tādiem. Bet viņi nepasaka, ka no nākošā gada 1. jūlijā nosērīs. Tādi mēli arī tur iekšā, un tie mazie bērni tur beigās, jā. 100 000 esot iztērējuši šai reklāmas kampaņai. Tā vismaz Finanšu ministrija ir atbildējuši žurnālistiem. Cik slikti viss ir? Ja jālaiž šādas reklāmas kampaņas. Un vai tas ir ļoti solīdi, jo izskatās tomēr jāpiekrīt ar priekšvēlēšanu tā ir aģitācija. Normāls korupcijas augstākais līmenis, kad mediji tiek korumpēti ar nodokļu maksātāju naudu. Viss ir ļoti vienkārši. Tur nekas nav tas, cik zemu šiem mēdījiem ir jānolaižas, lai kaut ko tam līdzīgi ņemtu pretī par naudu, man būtu kauns. Tiešām kauns. Ja tie ir mēdīji, kuru tur galvenie redaktori un kas tur apgalvo, kā viņi tur domāt par Latvijas nākotni, kā viņiem tur valstiskā atbildība, kā viņi tur ievēro to un to un to. Te viņus vienkārši primitīvi nopērk, paslavē. Viņi paslavē. Tas ir tāda ļoti spilgta ilustrācija tam, cik slikti viss ir. Pirms 10 gadiem tā nebija. Pirms 10 gadiem vēl bija žurnālisti. Labi. Tas arī ļoti morāli etiski šeit ļoti pilnīgi garām. Kad notiek dažādas labdarības akcijas, tu arī esi izteicies par vienu no tām. Es neesmu izteicies, jā. Bet gribas paprastīt, kādēļ teviem ar tā iesakies. Doma laukumā dod 5, akcijā tiks savākti 1 100 000 kaut kas. Kruta. Jā, rekordliels viss kaut kas. Paralēli valsts atļaujās 10%, proti no saziedotā vienkārši tā izplakarēt, izmetāt, tādēļ, ka bērniņiem jau nevajag. Varējām arī tur novirzīt, varbūt. Nē, cilvēkiem arī jāzina, cik mēs labi dzīvojam. Tur arī sabiedriskais mēdījis liela artavu tajā visā sniedz, proti nodokļu maksātāji apmaksāts mēdījis. Jā. Ņem apakaļ no nodokļu maksātājiem naudu. Jā. Lai pārvirzītu daļu tiem, kam tā tiešām ir nepieciešama. Jā. Nenolieksim. Tā darbības imitācija vienkārši. Darbības pēc. Tāda sajūsma. Nē, kāpēc darbības pēc? Tas ir arī vēl viena normāla, tās pašas korupcijas izpausme, tikai nedaudz ciniskākā formā. Sabiedriskais tā saucamais mēdījis paņem no nodokļu maksātājiem gadā 50-70 miljonus eiro. Katru, jā. Grib vairāk. Viņi to visu naudu aprī. Iztērē sev. Tur viņi aizsūta uz Ameriku stulbu tandi par 200 000 gadā, kas spēja tikai aptaujāt tur cilvēkus uz ielām un paprasīja, ko tu redzēji, kā tev iet, kā tu jūties. Šos te 50-70 miljonus šim tā saucamajiem sabiedriskajiem mēdījiem piešķir Mangāna koalīcija. Nodokļu maksātāju naudu. Un par nodokļu maksātāju naudu uzturētais sabiedriskais pēdiņās mēdījis rīko akciju, kurā saka nodokļu maksātājiem, dodiet vēl naudu, lai tā tiktu tiem, kuriem šī Mangāna koalīcija nepieciešamo naudu nodrošināt nevar, jo šo naudu apriem mēs paši. Savāca 1 miljonu no jaukiem
sirsnīgiem, drusku paglupiem cilvēkiem. Kaut paši gada laikā aprī 50-70 reizes vairāk. Ja tā saucamais sabiedriskais mēdījis, katrs, miljons ir 2% no 50 miljoniem. Ja tā saucamais sabiedriskais mēdījis nevis mēģināt apčakarēt nodokļu maksātājus un izvilināt no viņiem vēl naudu, ko viņiem, jo viņu saimnieki to naudu, kas būtu jāiedod tiem trūkuma cietējiem tā tālāk, izdarīja savās prēmijās un tā tālāk. Ja sabiedriskais mēdījis sarvilktu drusku jostas un nevis apčakarētu citus, bet no savu budžetu paņemt šo te miljonu, teikt, re, kā mēs iekonomējām. Ņemiet, re, kādi mēs esam forši. Labi. Bet to viņi, protams, nedara. Neviens nav paskaitījis, varbūt kāds var paskaitīt, uzņemties tādu, cik izmaksā šo vairāku nedēļu garumā notikušā maratona televīzijas translācijas, radio, filmēšanas, translēšanas, gaismas, elektrības, transporta, ēdināšana. Var sakot, viss tas aparāts, jo tu pats arī ļoti labi zini. Tā ir tāda vieta, kur iet arī reklamēties politiķi, ministri, visi tiek tāda rūpējās par tautu, labklājības, var sakot. Jā. Tur vispirms aiziet nosacītie Rinkeviči, kas parūpējas par tautu, un tad šie, šogad bija par kustībām, bet kaut kāds aiziet Rinkeviči, lai pagūģotos par to, kā tur nabaga tautai slikti ar medicīnas pakalpojumiem, noziedojiet tam un tad šie paši Rinkeviči aiziet atpakaļ uz kancelēju, paņem savu veselības apdrošināšanas polisi par 1000 vai cik tur eiro, ko pilnībā apmaksā nodokļu maksātāji, un iet uz visām savām jogām un kolonoskopijām un visu pārējo, kur normālie parastie cilvēki, uz kuru rēķinu tas notiek, 3 gadus gaida rindā. Un tā saucamais sabiedriskais mēdījis visu šo prasto korupciju piesedz. Un tāpēc viņiem arī maksā šos 50 miljonus gadā. Varu vēlreiz atkārtot, bet tas... Nē, pietiks, paldies. Jā. Paralēli uz tā fona arī tikpat ciniski, pat vēl varbūt ciniskāk. Paralimpiskais čempions Rihards Snikus, divkārtais Eiropas čempions Rihards Snikus, daudzkārtais paralimpiskais čempions Apins. Kuru Evikai Siliņai tā patīk. Un bildējās, visi pēc kārtas bildējās ar medaļām un tā lepojās, un Latvijas vārds izskanēja skaļi pasaulē, un daudz pievērs uzmanību šim sporta veidiem, un vispār kā tādā mazā valstiņā, un tāds līmenis, un tas ir iespējams. Pat nerunājot par to, kādu iedvesmu Rihards Sniks un Apins dod tiem cilvēkiem vai bērniem, kuriem ir kustība traucējumi vai kādas problēmas, kā var sasniegt daudz, ko tas ir nenovērtējums ieguldījums. Bet dažādu noteikumu vai nenoteikumu dēļ, šiem valsts prēmijas nepienākās. Tādēļ, ka tādēļ. Kas tu tāds esi? Nobildējies ar klapa madām un staigā laimīgs. Tu esi savu funkciju izpildījis. Jā, tā ir. Viņi tā galvaņā arī domā. Ko tu vēl gribi? Paskaties, kas tev par godu. Dārga fotogrāfijas, tā teiks. Klemberē projām. Kad cilvēki iemācīsies nefotografēties ar tiem, ar kuriem nevajag? Tā jau arī tomēr ir tāda stājas parādīšana. Tas prasa, protams, drosmi. Pirms, es atkal savu veco dziesmu, bet nosacīt savu veco. Pirms 120 gadiem klapa madāmas pēkšņi bija šausmīgi pārsteigtas, kad viņu muižas nodedzināja un pašas sasprauda uz dakšām. Viņi galīgi, kas notiek, kādā sakarā. Vēsture atkārtojas. Tad, kad to negaida. Varbūt neesi sekojis, bet publiskajās apspriešanās gan Vējpargu, gan tagad arī zvejnieku liegumu cenšas dažādās, var sakot, izdīcināt pavisam, jo ir kaut kādi biotopi, nezinu kas, un tad zvejot nevajag. Kurzemes līča piekrastē
apspriež jau par zivju audzētavām, kuras tā kā citur nedrīkst, bet šeit Latvijā tā kā drīkst. Dažādas atkritumu dedzinātavas. Proti, viss tiek pārvērsts par tādu lielu miskastu, vismaz cenšas to izdarīt. Ir kāds, kurš to var apturēt? Tu redzi? Tikai nestāst to stāstu par atlidot citplanētiešu, un tas ir optimistiskākais scenārijs. Bet ko lai es tā citu stāstu? Labi. Nē, man nav nekāda cerība, ka tas var notikt demokrātiskā un tiesiskā ceļā. Tu par Dakšām izstāstīji un par vēsturē. Par Dakšām, jā, ir visādi Pinocheti vēsturē bijuši. Viss, kas ir bijis. Labi. Bet, kā jau es teicu, viņi parasti parādās tad, kad ir pavisam slikti. Kamēr kāpēc jāsmējās? Es nemaz neko sliktu negribu teikt. Man tāda aizdoma, ka mēs dzīvojam, jo mēs joprojām laimīgi nosacīti dzīvojam tādā ģimenē, kurā ģimenes galva ir narkomāns ļoti smagā stadijā, kurš visu laiku velk no mājas kaut ko projām, lai to pārdotu par lētu naudu un dabūtu devu. Labā ziņa ir tā, ka pagaidām viņš visu vēl nav aizvilcis. Ka, tur vecmāmiņas sudrabs ir projām, un tur laulības grēdzeni, un tur lustras vietā tagad ir kaut kāds tur plasmasas plafoniņš, bet vēl ir ko aizvilkt. Un vēl var ne tikai vienkārši tā pārdot, vēl arī var kaut ko ieķīlāt lombardā un dabūt, vai vienkārši var dabūt ātro kredītu. Vēl nav izsmelts. Ir ātro kredītu firmas ir daudzas, vēl kaut kāda trešā daļa vēl nav apgūtas, kā tagad moderni teikt. Lūk. Un tā kā ar šādu te dzīves modeli vēl pāris gadus var izvilkt tīri labi. Jo ģimene arī, viņa tā skatās, ja viņi ir pietiekami stulbi un labticīgi un cerīgi, viņš saka, bet viņš kaut kādu naudiņu nes, mums pietiek tur. Pietiek. To, ka vajadzētu uz papīra salikt, ka šādā tempā pēc 3 gadiem būs plikas sienas un attiecīgi nekādu vairs viņš nekur neko ieķīlāt nevarēs un ātro kredītu firmas būs beigušās un nekādus ātros kredītus nevarēs paņemt, bet vajadzēs toties maksāt procents par visu to, kas ir paņemts un ko viņš ir iztērējis narkotikām. To stulbā ģimene negrib saprast. Tad, kad viņi nonāks situācijā, kad nekā nav, ir tikai lielas ziepes, un tā, tad mēs arī paskatīsimies. Tas attiecas uz lielu Latvijas tautas daļu, to, kur Nabaga Hermanis nosauc par tur absolūti bezcerīgu un tā tālāk. Tur viņam, nabadzīņam, protams, var piekrist. Jā, tas ir, jā. Šodien ir labi, ko mēs tur par tālāk. Varbūt kaut kā. Atsauci atmiņā fragmentu. Latviešiem, kā zināms, patīk, tur tie ģenētiskie vergi, krievi un tā tālāk, bet slavenais krievu avoś, ka kaut kā varbūt latviešiem ir raksturīgs vismaz tikpat lielā mērā kā krieviem. Jā, šāda iezīme ir manām. Jā. Tu atsauci atmiņā fragmentu no filmas Ezera sonāta, kura mazais puika pienāk klāt pēc tam, ka māmi sasitusi trauku. Tad mums tagad ir bankrots. Bankrots, jā. Ļoti īsi. Kas notiek Bunkaslietā? Tu tam aktīvi esi sekojis un rakstījis, kādā šobrīd stadijā ir? Apelācijas lieta, redzēsim, cik... es esmu tātad martā sāksies mana tiesas prāva par tām grāmatām, ko es Bunkaslietā esmu sarakstījis. Arī tas būs ļoti interesanti no Bunkaslietas viedokļa, jo mēs, protams, tur sauksim visus nabaga cietušos un viņiem daudz ko nāksies
stāstīt, un tā ka, redzēs, tas bunkas lieta ir pavisam īsi, tas ir lakmusa papīrs, kur lietas iznākums parādīs, cik cieši, pavisam konkrēti un skaidri, cik cieši organizētā noziedzība Latvijā ir saugusi ar tiesību sargāšanas iestādēm. Pirmās instances tiesa parādīja, ka organizētā noziedzība ir spējusi nodrošināt savu vēlamu rezultātu visos līmeņos, gan policijas, gan prokuratūras, gan konkrētas tiesneses. Tagad ir nākamais tests. Šī ir apelācijas instance, ir 3 tiesneši. 3 tiesnešiem, 3 tiesnešus ietekmēt, nopirkt, iebiedēt vai vēl kaut kā ir grūtāk nekā vienu histērisku un panisku sievieti. Skatīsimies, Baigi interesanti, jā. Sekosim, tu jau noteikti pastāstīs. Jā. Un raidījuma noslēgumā, protams, par tavu vienu no fantastiskākajiem projektiem. Mēs viņu esam arī gan reklamējuši Latvijas Tautas kanālā un arī to darīsim ar brīnišķīgajām fotogrāfijām, grāmatu. Yep. Pret likteni stāvēda. Jā. Kāds rokas ar grāmatu? Kādu varēs ieraudzīt pirmo eksemplāru taustāmā? Martā. Cik liela interese ir no cilvēkiem? Tu pirms daudziem mēnešiem nezināji vēl, tādēļ tu teici, ka būs iepriekš pierakstīšanās. Bet sakot, nav ko par to laiku tērēt, var sakot, ir lapa www.strelnieki.com, kur ir pilnīgi visi informācija. Absolūti, tur ir visādi video, tur ir fotogrāfijas, tur ir teksts. Tā viss ir pilnīgi skaidrs. Ir iespēja joprojām pieteikties un visi tiks... Ziemassvētku kauju gadadienai, kas tā tad ir janvāra sākumā, ir iepriekš parakstīšanās. Tur ir dāvanu kartes, var iegādāties visu, ko var. Tad tas viss beidzas. Un to es ar kaut kādā savā video paskaidroju, ka vai vēl nav 1000 parakstītāji, vēl ir bišķi palikuši. Ja sanāks tā, ka 1000 parakstītāji nebūs, tad, protams, ka tās atlikušās grāmatas mums kaut kādā tirdzniecībā iespējams būs jālaiž, lai gan es par to drusku domāju, bet to es pilnīgi droši varu garantēt, ka tātad ir tie iepriekš parakstītāji, kas ir cilvēki, kas to grāmatu nav redzējuši, kuri zina par viņu tikai no tā, ko es stāstu, bet viņi tam noticēja. Un noticēja, nevis tā kā vēlētājs, kurš aiziet iemet savu biļetenu, kas neko nemaksā, bet viņi noticēja ar vienīgo veidu, kas patiešām apliecina ticību, kas ir ar savu naudu. Un uzticību, jā, protams. Nē, ja tu balso ar maku, tad tas ir īsts balsojums. Un viņi uzticējās, viņi paļāvās, ka es... Un viņu dēļ, tāpēc, ka viņi iepriekš parakstījās grāmatu, tāpēc viņi ir iznāks, jo finansējumi citādi nebija, pēc kaut kāds atbalsts parādījās. Tas man ir jāpasaka, man tas visur ir jāsaka, ka 1/8 daļu no pirmā sējuma izmaksām sēdz Valsts kultūra kapitāla fonds. Pagaidi, kas tā tagad? Jā, tur kaut kas notika. Kaut kas notika, jā? Varbūt, ļoti patīkami. Ka ir šie iepriekš parakstītāji, kas ir fantastiski cilvēki. Paldies viņiem, ka šī grāmata iznāks. Tie, kas pēc tam jau ieraudzīs šo grāmatu, kas ir iznākusi pateicoties tiem parakstītājiem, cik forši pasties, es ar tādu gribu. Viņiem būs 2 lielāka cena. Precīzi 2 lielāka. Bez vārda runas. Negribat iet tur, kur Hermans aizsūtīja latviešu tautu. Skaidrs. Tuvojas jaunais gads. Kādi jauni projekti ir padomājusi, varbūt pie kaut kā strādā jau, jo es zinu, ka tu vienmēr teici iestrādes, kaut ko pabeidz. Strelnieki ir grandios projekts, tas ir lielākais projekts manā mūžā. Tas prasīs vēl tā 3. sējums, man ir pašlaik... Būs arī 3. Jā, 3. jau mums ne... Es ceru, ka... Es te pa 2 zināju. Jā, 3. būs pilnīgi noteikti, un 4. tas būtu pilnīgi traki, jā, bet kā mēs sabāzīsim visu atlikšo 3. jo ir milzīgi cilvēki atsaucība tieši tajā, ka viņi piesūta materiālus milzīgos daudzumos, un skatīsimies, jā.
Bet tas trešais tātad ar tipogrāfiju ir vienošanās, ka trešais ir jānodod uz druku līdz jūnija sākumam, nu tad pēc tam arī kaut ko sāksim. Saki, lūdzu, vai martā būs arī kāda prezentācija grāmatas? Ļoti ticams, ka būs pat nevis prezentācija, bet būs kaut kas stipri vairāk. Tātad viena no tām visunikālākajām lietām grāmatā, ka būs vairāk nekā 120 tās 100-gadīgās, 120, 111-gadīgās fotogrāfijas ir kolorizētas, nu tā kā dzīvē īstās krāsās, īsti cilvēki. Tā tālāk. Lai tas nepaliktu tikai grāmatā, būs fotoizstāde. Visticamākais, ka vieta būs ārpus sarkanās Rīgas, tātad tas būs tāda fantastiska restaurētā Taurupes mūžas klēts, tas ir Ogres novadā. Un pie vārdas Ogres novads tagad visiem vajadzētu tur saspicēt ausis un sākt, ir cilvēku suga, uz kuru vārdu Ogres novads iedarbojas patīkami tracinoši tā, ka ņemiet vērā Ogres novadā. Ogres. Un tā tad varētu būt, ka tur būs šī fotoizstāde, un tad loģiski līdz ar fotoizstādes atklāšanu varētu būt arī šī grāmatas atvēršana. Tas tā diezgan... Man šķiet, tas būtu ļoti pareizi. Tur gan vēl ir arī izstādē, tagad jāsameklē finansējums, tā ka tas viss ir tā. Labām idejām, lietām palīdzība atradīsies. Tas tā ir. Lato, novēlējums Latvijas Tautas kanāla skatītājiem, vispār skatītājiem. Es par to biju pat iepriekš padomājis. Man ir pat veselas divas labas lietas, divas novēlējumi. Tā kā. Pirmais ir, kaut kur es to pagājušu nedēļu vai kur izlasīju, kuri bija tie cilvēki, kuri izdzīvoja, es neatceros, kuros cietumās, vai tur Hitlera koncentrācijas nometnēs vai Gulagā, kāda starpība. Pirmie iznīka un apmira tie, kas cerēja, ka tūlīt tas viss beigsies. Pēc tam iznīka un apmira, salūza un aizgāja bojā visi tie, kas bija pārliecināti, ka tas nekad nebeigsies. Tas viss ir cauri. Palika un izdzīvoja tie, kas darīja savu darbu, kas koncentrējās uz savām lietām, to, kas ir jādara ikdienā, kuri gāja savu ceļu, cik tas ir iespējams. Tie ņēma un izdzīvoja. Tā ir pirmā lieta, ko varētu likt pie sirds. Kādā veidā katram pašam jādomā. Un otrā lieta ir, tā ir čečenu tautas gudrība. Par čečeniem es tādās savu domās, bet gudrība ļoti laba, ka vīrietis ir nevis tas, kurš māka karot, bet tas, kurš zina, kas ir viņa ienaidnieks. Var atkārtot vēlreiz. Vīrietis ir nevis tas, kurš māka karot, bet tas, kurš zina, kas ir viņa ienaidnieks. Arī to var padomāt un ņemt vērā. Paldies liels, ka atradi laiku, lai izdodās viss, un uz tikšanos jau kādā no citiem rādījumiem. Paldies! Dargie skatītāji, uz redzēšanos tiksimies jau kādā no citām aktuālas intervijas raidījumiem, un atcerieties www.strelnieki.com. Informācija ir atrodama līdz janvārim. Arī pēc tam, bet pasūtīt vairs pēc tam nevarēs. Bet pēc tam būs divreiz dārgāk. Piedodiet, spēja bija visiem. Visiem bija. Un jūs to izmantojāt. Uz redzēšanos! Vislabāk!